ērti, brīvi, mierīgi. Aizveriet acis. Izdariet pāris dziļas ieelpas, izelpas. Ar katru izelpu izelpojiet liekās domas, stresu, spriedzi, nemieru, visas rūpes, raizes. Ar katru ieelpu ieelpojiet svaigu gaisu un izelpojiet visu lieko, visu, kas tagad traucē. Viss pagaidīs. Un ar katru izelpu ķermenis arvien vairāk atslābinās. Noskenējiet visu ķermeni. Un ar katru uzmanības pieskārienu tā daļa arvien vairāk atslābinās. Atslābinās galva, seja, žoklis, kakls, pleci, rokas, krūšu kurvis, vēders, iegurnis, gurni, kājas, pēdas. Viss ķermenis aiziet gulēt, bet apziņa paliek nomodā, bet pāriet meditatīvā stāvoklī, alfa teta viļņu frekvencē. Sajūti, kā tavas pēdas ir pielipušas pie grīdas. Un iedomājies, ka tavs ķermenis ir kā koks. Ķermenis ir stumbrs, bet no tavām pēdām aug saknes. Lēni, pamatīgi. Tās ieaug zemē. Te šajā zemē. Te, kur tu šobrīd atrodies. Uz planētas Zeme. Kur tavi senči ir atstājuši savas pēdas, apgarojuši šo zemi. Līdz ar saknēm tu ielaidi zemē arī savu pateicību. Pateicies saviem senčiem un zemes mātei par to, ka viņi tevi te ir pieņēmuši. Viņi tev ir devuši dzīvību, šo ķermeni. Tātad iespēju tavai dvēselei te piedzīvot pieredzi. Viņi tevi ir barojuši
sargājuši un devuši visu nepieciešamo, kas tev ir vajadzīgs. Tavam fiziskajam ķermenim. Sajūti, kā tavas pateicības saknes ieaug dziļi, dziļi zemē. Praktiski aptver visu zemes lodi un līdz pat zemes centram, pie zemes mātes sirds. Un zemes māte pieņem tevi, tā staro smaida, un no viņas staro enerģijas, zemes mīlestība. Un tu sajūti, kā tavās saknēs sāk plūst zemes mātes enerģija, kā silts mātes piens piepilda tavas saknes, plūst uz augšu, tās baro, dziedina, atjauno, dod enerģiju. Un caur pēdām zemes mātes enerģija ieplūst fiziskajā ķermenī. Lēni, pamatīgi piepilda ar siltu zemes mātes enerģiju pēdas, apakšstilbus, gurnus, iegurni, ieplūst vēdera dobumā un piepilda katru orgānu, katru šūniņu, katru molekulu, visu fizisko ķermeni. Tu burtiski sajūti, ka tevī plūst visas dzīvības sulas, kas tās ir asinis un limfa, un visi ķermeņa šķidrumi. Tas ir zemes spēks. Un piepilda ķermeni līdz pat galvas centram, līdz avotiņam. Un iedomājies, ka no galvas tev aug zari, jo tu esi kā koks. Zemes mātes enerģija ieplūst arī tavos zaros. Tie ir tavi mati, un tie ir tavi enerģētiskie ķermeņi. Un piepilda arī zarus. Tu sajūti, burtiski sajūti katru zaru, katru lapiņu, katru ziediņu un auglīti. Un caur lapām zemes mātes enerģija iztvaiko un nolīst atpakaļ kā lietutiņš uz zemi. Bet šis process ir nepārtraukts. Nepārtraukti zemes enerģija plūst uz augšu un baro tevi, tavu ķermeni, piepilda un dziedina. Un dod visas nepieciešamās uzturvielas tavai eksistencei. Lai nostiprinātu šo plūsmu vēlreiz no savas sirds centra, ar mīlestību, ar pateicību, ej uz leju pa savām saknēm līdz zemes centram un atpakaļ ieelpo sevī zemes enerģiju un izelpo savā aurā, jeb enerģētiskajos ķermeņos. Vēlreiz pateicība līdz zemes centram, atpakaļ ieelpo zemes enerģiju līdz sirds centram,
līdz 7. centram, un tagad izelpo augstu, augstu debesīs pie paša debesu tēva absolūta. Ar pateicību viņam par to, ka viņš tevi ir radījis, vadījis, sargājis, devis enerģiju. Un viņš staro, smaida un dod tev enerģiju, dod tev dievišķo gaismu, un tu sajūti, kā atpakaļ no debesīm tevi ieplūst tīra dievišķa gaisma, lielā tēva enerģija, absolūta, visaugstākā patiesā radītāja enerģija. Un piepilda visu tavu būtību, izgaismo tavus zārus, ieplūst tavos enerģētiskajos ķermeņos un ieplūst arī tavā fiziskajā ķermenī un piepilda ar gaismu katru šūniņu, katru molekulu, katru ātomu, visu fizisko ķermeni izgaismo, attīra no visiem ikdienas sārņiem, dziedina, līdz pat kāju pirkstiņiem, pēdām, un caur pēdām ieplūst arī saknēs, līdz pat pašam zemes centram, kur satiekās ar zemes enerģiju, abas saplūst, savijās, un atpakaļ no zemes centra ieelpo zemes mātes enerģiju, tā vienmēr plūst uz augšu, piepilda tavu ķermeni, tavu auru, un debesu tēva enerģija no augšas plūst uz leju. Sajūti, kā tavā ķermenī satiekās abas šīs enerģijas, un abas plūst, abām ir vieta. Sajūti abas šīs plūsmas gan uz augšu, gan uz leju. Tava lielā tēva un lielās mātes enerģijas. Vari vizualizēt, ka tavam kokam ir tāda serde, jeb tavs dvēseles kanāls. Un šīs koka centrā ir tava sirds, tava dvēseles mājvieta, tava dievišķā dzirksts. Sajūti savu sirds centru, kā tur staro tāda silta saulīte. Tava dievišķā būtība, tava dieva daļa tevī. Šī saulīte paliek arvien lielāka. Tad piepildi ar savu sirds gaismu visu savu koku. Piepildi katru lapiņu, katru ziediņu, katru saknīti. Kamēr tavs koks staro zelta gaismā. Un piepilda tavu auru. Sajūti savus enerģētiskos ķermeņus izgaismotus.
Sajūti savas auras ārējo kārtu. Un izveido aizsardzību, kā zelta sietiņu. Palūdz Tēva absolūta zemes mātes atbalstu, enerģiju, palīdzību, vadību un aizsardzību visos līmeņos. Palūdz, lai tie palīdz izveidot veselīgu aizsardzību. Tādu, kas filtrē ienākošās un izejošās enerģijas. Un izsaki nodomu, ka vēlies sadarboties, miedarboties tikai ar tām būtnēm, enerģijām, apziņas daļām, kuras ir no tīras dievišķas gaismas un mīlestības. Un, lai to nostiprinātu, tad 3 reizes pasaki, tātad manā laukā drīkst ienākt tikai tās būtnes, enerģijas, apziņas daļas, kas sastāv no 100% dievišķas gaismas un mīlestības. Manā laukā un mūsu kopējā laukā drīkst ienākt tikai tās būtnes, enerģijas, apziņas daļas, kas ir no 100% dievišķas gaismas un mīlestības. Manā laukā un mūsu kopējā laukā drīkst ienākt tikai tās būtnes, enerģijas, apziņas daļas, kas ir no tīras dievišķas 100% gaismas. Un visas tās būtnes, enerģijas, apziņas daļas, kas nav 100% gaisma, tūlīt un tagad lūdzu atstāt manu lauku, katra individuālo lauku un mūsu kopējo lauku uz visiem laikiem un netraucēt visa šī vakara laikā. Un palūdz, lai tavā laukā ienāk tavs augstākais es. Ienāk kā zelta gaismas plūsma un palūdz, lai tas piepilda tevi ar enerģiju no tava augstākā dievišķā es līmeņiem, ar gudrību, ar viedumu. Palūdz, lai tevi vada, sargā un pieskata visus procesus, lai šī vakara meditācijas nodarbības notiek tēvai dvēselē visharmoniskākajā veidā un kā paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna, saskaņā ar dvēseles individuālo ceļu uzdevumiem un saskaņā ar dievišķajiem likumiem te uz zemes, saskaņā ar visiem, ar ko esi saistīts, saistīta. Tad saskaņā ar grupas, lauku un kopējiem mērķiem un katra brīvo gribu. Un palūdz, lai tavā laukā un mūsu kopējā laukā ienāk tātad katra pavadoņi, sargeņģeļi, eņģeļi, erceņģeļi. Palūksim erceņģeli Mihēlu, lai ienāk. Es sargā un attīra lauku visas nodarbības laikā. Un palūksim arī katrs savus skolotājus, pavadoņus, gidus, kuratorus. Lūksim katrs savas dzimtas, sargus, dzimtas egregoru. Palūksim arī savas dzimtas, spēka dzīvniekus, dabas garus,
visas tās būtnes enerģijas, kas var mums palīdzēt šī vakara nodarbībā. Tas var palīdzēt attīrīt mūsu lauku, dziedināt, harmonizēt, atbildēt uz mūsu jautājumiem. Ja sastājas gaismas aplī un palīdz nodrošināt tīras gaismas un mīlestības informatīvo lauku. Jā, tagad sajūti sevi, savu ķermeni un sajūti savu gaismas koku. Vēlreiz tagad sajūti, kāds viņš ir. No savas sirds centra, tā kā tava gaisma, tava zelta gaisma piepilda visu ķermeni, saknes, pārbaudi, kādas tās ir, iesakņojies tā labi. Vai visas ir izgaismotas, tīras? Ja vēl nav, tad ielaid gaismu. Un zini, ka zemes mātes enerģija plūst uz augšu. Nostiprini to, un tagad no sirds centra ej uz augšu. Un paskaties, kāds ir tavs koks, kādi ir tavi zari. Izgaismo un dziedini. Ja ir kāds nokaltis zars, dod tam gaismu, mīlestību. Lai tajā ieplūst dzīvības enerģija. Ja ir kāda lapiņa nokritusi, vizualizē, ka tu to pieaudzē. Visi tavi zari izgaismojas. Zelta gaismā. Un pārbaudi, paskaties, vai tavos zaros nav kādi kukaiņi. Kukaiņi vai tārpiņi vai dzīvnieciņi, palūdz, lai visi tagad aiziet. Paldies par darbiņu, bet jūs esiet brīvi, brīvi, brīvi. Ja, lai cik tur mīļi dzīvnieciņi būtu, tāpat viņiem ir jāiet katram savs ceļš. Un iedomājies, ka uzpūš vējš un izpūš. Visus taurenīšus, kukainīšus. Un tavs koks staro gaismā. Ja vajag kādu palīgā, tu zini, kad ir visi tavi pavadoņi. Tie var palīdzēt, varbūt eņģeļi, erceņģelis Mihaēls vai kāds cits. Un visus kukainīšus pavadīt uz viņu dvēseļu mājā. Var iedomāties, ka gaismas stārs iet no sveces augšā uz debesīm un stara galā tur tālu, tālu spoža, silta gaisma. Un visi kukainīši var pa šo staru doties uz mājām. Un nostiprini savu aizsardzības lauku.
Jā, zelta sietiņš, kas ietver tavu koku, sajūti to, sajūti tagad savu arī ķermeni, te pa vidu, un lēnītēm atgriezies šeit un tagad, šajā dzīvē, šajā telpā, šajā laikā. Pakustini rokas, kājas. Ja, tavs koks arī šūpojās vējā, bet viņš ir stiprs un lokans. Un, kad esi gatavs, gatava, atver acis, jo meditācija ir beigusies.